Labdien! Šodien mēs esam uz pasaules mazākās skatuves, un man jāsaka, ka, protams, visgrūtākais brīdis ir tiem, kuri sāk, kuri ir pirmie. Mēs dzirdējām brīnišķīgo Jāņu Uplei mūziku, mēs dzirdējām brīnišķīgo Tatjānas Pladeres uzrunu mums, un mēs dzirdējām arī, kā Linards vēlas iestāties doktorantūrā, un Rasmi izstāstīja, ko mēs šeit darīsim. Bet mūsu pasaules mazākās skatuves viena no lielākiem varoņiem tik tiešām ir jaunie zinātnieki un cilvēki, kuri strādā vai kļūst par zinātniekiem. Un pirmā ir Ilze Dimante. Ilze, prieks tev redzēt, un es gribu pateikt milzīgi paldies par vakardienas ekskursiju Priekuļos, pa visiem kartupeļu laukiem, pa visiem, vienādi sakot, ļoti liela saimniecība. Un šodienas mūsu uzdevums ir tik tiešām pastāstīt, kas ir tas, ko tu dari ikdienā, kas tu esi par cilvēku, un arī varbūt ieinteresēt jaunus cilvēkus, iesaistīties zinātnē. Ja? Kā tu jūties šodien? Labdien, labais. Man patīk tas, par ko mēs runāsim, un es drusciņi palabošu par to pirmo. Man vienmēr patīk arī kādreiz uz eksāmeniem iet kā pirmajai, jo tad ir kā balta lapa, tev no fona nekāda. Tu vienkārši ej un dari, un ne ar ko nesalīdzini. Dzird labi? Jūs varat dzirdēt tie, kas sēž, ja? Ir labi? Jo svarīgi ir, lai mēs dzirdam Ilzi. Jā. Man ir radies tāds priekšstats, ka tu gribi palabot. Un vakar es nokļuvu tavā laboratorijā, pavisam negaidīti, man bija jānovēl kurpes, un es vienkārši gāju iekšā tajā laboratorijā, un godīgi sakot, man šķiet, ka es pirmo reizi dzīvē biju laboratorijā. Un tas, ko tu dari laboratorijā, tik tiešām es redzēju acīs, tev iedegās spožums. Un kas notiek tavā laboratorijā? Pastāsti man. Tad sāksim ar to, kas tā ir par laboratoriju. Laboratorija ir ļoti neparasts nosaukums, kartupeļu atveseļošanas laboratorija, bet tas ir nopietni, tas nav joks. Un mūsu laboratorijā mēs daram vairākas lietas, tajā skaitā visai pasaulē, ne tikai Latvijai, bet visai pasaulē nozīmīgas. Un viena no šīm lietām ir kartupeļu ģenētisko resursu uzturēšana in vitro kolekcijā, jo katrai valstī ir uzdevums uzturēt tās kultūra augu ģenētiskos resursus, saglabāt nākamajām paaudzēm un tā tālāk. Jā, šobrīd ir paralēli kolekcijām vietējām ir arī Svalbāras gēnu banka mūžīgajā sasalumā, bet ar kartupeļiem viss ir stipri savādāk nekā ar citiem, un tāpēc kartupeļus uztur savādāk gan lauka kolekcijās, gan arī vitro kolekcijās mēģinē. Tas ir viens no uzdevumiem, jā, bet lai kartupeļus tur uzturētu, viņi ir jāatveseļo. Es sapratu vakardien, kad mums bija divas ēras, ja? Pirms Covid un pēc Covid. Bet kartupeļiem esot 30 dažādas slimības, ja? Iespējams, vai vairāk? Slimības ir noteikti skaitāmas daudzos desmitos, tajā skaitā vairāk kā 30, jau runā par 40 vīrusiem, kas var piemeklēt kartupeļus, no tiem daļa ir īpaši postīgi, un, lai, teiksim, veiktu kartupeļu sēklaudzēšanu, tad pašam pirmajā posmā kartupeļi nedrīkst saturēt nevienu no šiem vīrusiem, bet nav citu paņēmienu, kā viņus izārstēt, kā vien atveseļot, izņemot dažādus paņēmienus, tādus kā termoterapija vai ķīmijterapija, meristēma metode, metožu kombinācija. Tie jau ir tādas, tas ir ļoti sarežģīti. Detaļas. Jā, ļoti sarežģīti, bet varētu izstāstīt mājasaimniecei Kaugros. Kā tu dari, lai tā atveseļošanās notiktu? Es daru tā, ka saņemu no kartupeļu selekcionāra kartupeļu bumbuļus, un tad tie bumbuļi pavada zināmu laiku, un vismaz mēnesi vai vairāk īpašā kamerā ar paaugstinātu temperatūru. Kartupeļiem ir tāpat kā cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm ir vīrus, vajag temperatūru. Viņš šķauda un klepo, un viņš saka, es esmu nabaga slimais kartupeļs. Jā, viņš šķauda un klepo, nedod ražu, kļūst kroplīgs un vēl kaut ko, viņš ir jāārstē. Jā, un tad ir šī temperatūra, vīrus kustās lēnāk, kartupeļs laksti auga, vīrusu kustība ir palēlināta, un tad zināmā brīdī mēs šos
posmus no stublājiem paņemam un izdalam meristēmu, kas ir tāds nediferencētu audu kopums, mikroskopā saskatāms, tāds pat vēl bez chlorofila, tāds balts bumbulītis, un novietojam uz īpašas barotnes, kura no meristēmas reģenerēs jauns kartupeļu augs. Bet nav jau viss tik rožaini, atveseļošanas sekmība ir pasaulē vidēji 50%. Teiksim, ja šogad 200 meristēmas izdevu, tad vidēji 50% būs veseli augi. Manā laboratorijā šis sekmības rādītājs ir ap 70%. Es saprotu, ka tu gribi uz pleca pasit, ja? Jā, kolosāli. Nē, tik daudz es saprotu, ka 70 ir vairāk par 50. Jā, un kur tad tu liec tos kartupeļus, kad viņi ir atveseļojušies? Kas notiek tālāk? Kur viņi nonāk? Kāds ir viņu liktenis? Šo atveseļoto kartupeļu liktenis ir pavadīt savu dzīvi laboratorijā mēģinēs un kalpot kā izejmateriālam dažādām vajadzībām. Vajadzības ir varbūt dažādas gan primāri. Pirmkārt, tas ir kartupeļu sēklu audzēšanai, lai varētu saražot veselīgu kartupeļu stādāmo materiālu. Tas ir nepieciešams arī šie atvesļoti augi daļa ir tā sauktie selekcijas kloni, ko selekcionārs redzot potenciālu jaunai kartupeļu šķirnei, jau laicīgi vairākus gadus pirms šķirnes nodošanas nodot man atveseļot šos bumbuļus un ievietot kolekcijā, jo tad, kad sāksies šķirnes reģistrācijas process, tad būs vajadzīgs dažādas pārbaudas, testi, analīzes, un tad es nodrošinu selekcionāru ar šiem atveseļotajiem bumbuļiem, tālāk viņi, šiem atveseļotiem mikroaugiem, izaudzētiem bumbuļiem, lai varētu veikt visu šo šķirnes reģistrācijas procesu un dažādas pārbaudas. Jo tad, kad tu strādā ar tiem kartupeļiem tajā stikla mēģinē, tad tas ir tāds, liekas, apmēram tur iznāks viens kartupels, un tad, ko tu ar viņu darīs, tu viņu iestādi, un tādā veidā viņš tā kā, mums ir ļoti plaši kartupeļu lauki, skaisti ziedi, un viss notiek. Man jautājums, jūsu institūtā, kam ir 4 burti, areji un agroresursu un ekonomikas institūts. Agroresursu, es sapratu, tajā pirmajā daļā izstāstīja agroresursi, bet ekonomika, kā kartupeļi saistīti ar ekonomiku, vai kā tas, ko jūs darat institūtā, ir saistīts ar ekonomiku? Tā, es atbildēšu divās daļās, jo kartupeļi, protams, ir saistīti ar ekonomiku, bet mūsu institūtā vārds ekonomika ir saistīts ar to, ka mums ir bioekonomikas nodaļa Rīgā. Mēs atrodamies vairākās lokācijās Latvijā pēc 2015. gada institūciju konsolidācijas ir izveidots šis institūts. Tu no Valda Dombrovska ievācies vārdu konsolidācija? Jā. Jo Valds Dombrovskis mums kurā 2008. vai 2009. gadā visu laiku teica konsolidāciju. Un tad visi sāk konsolidēties. Institūcijas konsolidējās, skolas konsolidējās. Mēs arī konsolidējāmies. Un tad institūti arī konsolidējās. Brīnišķīgi. Jā, tad pēc konsolidācijas notika kas? Tika izveidots jaunais agroresursu un ekonomikas institūts ar lokācijām vairākās Latvijas vietās, bet cēsnieki un pie cēsim esošo priekuļu iedzīvotāji mēs varam būt ļoti lepni, ka mūsu priekuļu pētniecības centrs, kas kādreiz bija zināms kā priekuļu selekcijas stacija, vispār Latvijā viena no senākajām zinātniskajām institūcijām, kas arvien vēl darbojās. Un pagājušajā gadā mēs nosinējam 110 gadus mūsu tieši priekuļu lokācijā. Jā, bet par kartupeļiem un ekonomiku. Ir tā, ka kartupeļiem, protams, ir liela loma pasaules ekonomikā, bet atskatoties vēsturē, lielākā daļa vēsturnieku ir viensprāts, ka kartupeļi bija viens no dažiem būtiskākajiem faktoriem, kāpēc izveidojās globālie ziemeļi, kāpēc Lielbritānijā notika industriālā revolūcija un kāpēc šie globālie ziemeļi, šī rietuma pasaule tajā periodā dabūja tādu uzrāvienu sāka valdīt pār pasauli. Jā, un kartupeļi šeit vaino pie tā labā ziņā,
Jā, šis stāsts ir garāks, bet līdz tam laikam, kamēr Eiropieši atzina un sāka patērēt kartupeļus, cilvēka galvenais, principā viena no galvenajām domām katru dzīves dienu bija sagādāt sev pārtiku, jo tas bija pietiekoši sarežģīti. Ilze, uzgaida bišķi, man liekas, ka prezidents brauc tieši tavas runas laikā. Pamājam visi Rinkēvičam. Tiešām? Redzi, prezidents pat atbrauc ēst kartupeļus uz cēsīm. Malacis, pareizi dara. Kartupeļi vieno. Tieši tā. Jā. Starp citu, tas ir brīnišķīgs projekts Kartupeļi vieno. Jā. Bet pabeidz par to ekonomiku. Jā, tātad un līdz ar kartupeļu ienākšanu un atzīšanu tika ļoti būtiski atrisināts šis ikdienas uztura nodrošinājuma jautājums un atbrīvojās darba rokas tieši darbam industriālajos objektos un rūpniecībā. Nospiest veļas mašīnas pogu, trauku mašīnas pogu. Jā, tur par cilvēktiesībām parunāsim. Varētu parunāt tajos laikos, kā bija 16 stundu darba diena rūpnīcā. Jā, bet tas cilvēks, viņš bija paēdis, viņš bija labi paēdis, viņš bija kvalitatīvi paēdis, viņam pašam vairs pārtiku nevarēja ražot, jo varēja kāds cits ar mazākām pūlēm saražot vairāk un nodrošināt viņa ar ēdienu, un, teiksim, atbrīvojās jā, šis potenciāli, darba spēks un resurss. Un, jā, es patiesībā zinu, kāpēc tu man gribi uzdevi šo jautājumu vēl. Saki. Jo es zinu, kas tev patīk. Tev patīk viens salīdzinājums, vai ne? Par to, ka Viņi man redz cauri. Viņi man redz cauri. Kartupeļi ienāca Eiropā un pēc tam no Eiropas izplatījās tālāk pasaulē, tajā skaitā uz Ziemeļameriku izplatījās no Eiropas, bet ienāca no Dienvidamerikas kopā ar spāņu konkistadoriem, bet tā diezgan neapzināti, jo, protams, konkistadoriem galvenais mērķis bija zelts Spānijas karalim. Kuram nepatīk zelts? Jā, bet jau ir aprēķināts, ka kartupeļu vērtība pasaules ekonomikā sen ir pārsniegusi tā visa zelta vērtība, kas tika Dienvidamerikā nolaupīts un atvests uz Eiropu. Uz Eiropu, jā. Tā kā tas ir tas īstais dārgums, kas arvien vēl priecē visu pasauli un kurš vēl tā nozīme arvien vēl pieaug pasaulē, jā. Nevis tam inku zeltam, bet kartupeļiem. Tas darbs, ko tu dari ikdienā Priekpuļos, un arī tā laboratorija izskatās, kā tipiska laboratorija. Baltas sienas, durtiņas, bahilas un vispārējais. Bet varētu tā no pirmā aca uzmetiena likties ļoti garlaicīga ikdiena. Nē, lūdzu, es tikai uzdodu, tikai pusi no mani jautājumu, jā? Es varbūt pieteikšos par brīvprātīgo tavā laboratorijā mazgāt mēģenes nākamgad. Jā. Jā, viņi man gribētu, jā. Bet saki, tev šis darbs un ir tas projekts Kartupeļi vieno, un viņš dod tev ļoti daudz iespēju. Tu nesen atgriezies no Austrālijas. Kas notika Austrālijā? Pastāst mums, cilvēkiem šeit, kas notika Austrālijā. Austrālijā notika pasaules kartupeļu kongress. Jums ir kongress kartupeļiem? Mums ir ne tikai kongress kartupeļiem, bet jā, notika pasaules kartupeļu. Kur var pieteikties uz kartupeļu kongresu? Tad, kad izsludina nākamais būs pēc 2 gadiem Polijā, pavisam tuvu. Gdaņskā, jā, noteikti ap 1000 un vairāk delegātu, kur tiekās ne tikai kartupeļu zinātnieki, bet arī ražotāji, politikas veidotāji un tā tālāk. Kartupeļiem ir politika arī? Jā, protams. Visiem ir politika. Kā protams? Visiem ir politika. Arī dzīvniekiem ir politika. Labi. Kas notika Austrālijā? Notika kartupeļu kongress. Jā, un mums bija ļoti lieliska iespēja būt vieniem no tiem, kas varēja prezentēt savu pētījumu rezultātus, jo kartupeļu kongresā ļoti maz tiek iespēja, pārsvarā runā uzaicinātie runātāji un ļoti maz iespēja tikt pie runāšanas. Šī jau bija 2. reize, kad mēs uzstājamies. Ko tieši jūs stāstījāt par
Es stāstīju par vienu no mūsu pēdējo gadu plašākajiem pētījumiem, kas FLP projektiet. Jums tie burti nav jāzina šajā brīdī. Jā. Vienādi sakot, viena institūcija, kas dod resursus priekš zinātniskiem pētījumiem. Un tas, protams, kā jau visi pētījumi bija komplekss ar dažādiem virzieniem, bet šajā gadījumā mēs prezentējām saistību starp kartupeļu slāpekļu izmantošanas efektivitāti un kartupeļu ražas kvalitāti, kādas ir šīs sakarības starp šiem diviem rādītājiem. Bet tas nozīmē, ka tie pētījumi, ko jūs veicat šajā jomā, ir ļoti ilgstoši un atkarīgi no laikapstākļiem arī. Ja? Tad tas nozīmē, ka viendien var būt vienkārši čušs un viendien var viss notikt. Ja? Jā, pētījumi ne tikai kartupeļiem, bet vispār pētījumi lauksaimniecībā vai konkrēti laukopībā un augkopībā ir ilgadīgi, jo mēs bez 2-3 izmēģinājumu gadiem vispār nevaram izdarīt nekādus secinājumus, jo ļoti daudz ir šie nepētītie faktori un ārēji apstākļi, kas ietekmē rezultātus. Ja mēs veicam izmēģinājumu vai pētījumu lauka apstākļos, mūs ietekmē dabas spēki, augsne, konkrētā vieta, lauks un tā tālāk. Un katrs gads var būt ļoti atšķirīgs, un arī tāpēc bieži doktorantiem ir tā, ka šīs studijas, lauksaimniecības studijas ievēlkās 5 gadi. Tas noteikti ir ļoti reti gadījumi, izcili gadījumi, kad parasti tie ir 7 gadi, jo vienkārši ir nepieciešami šie vismaz 3 gadu lauka izmēģinājumi, un reizēm ir tā, ka varbūt ir ļoti ekstrēma vasara ar ļoti neparastiem apstākļiem, ko nevar pieņemt par normu, un tos rezultātus nevar pieņemt par normu, lai vidējo rēķinātu, un tāpēc tiek ņemts vēl viens 4. gads. Un tad pēc 4 gadiem mēs tikai sākam rakstīt publikācijas, kad mums beidzot ir datus, jo mēs nevaram publicēt viena gada rezultātus, nepublicēs neviens žurnāls. Tāds nopietni. Ja mums ir vai arī, ja tas ir viena gada rezultāts, tad pētījumam jābūt veikts fiziski ļoti daudzās vietās, daudzās vidēs, teiksim, 14 vietās jāierīko, un tad varbūt derēs tas viena gada. Jā, tas ir sarežģīti, un tāpēc šī mūsdienu projektu orientētā pasaule mums ir diezgan sarežģīta, jo šie 2-3 gadi, kas ir projekts, tas ir nekas, un ir forši, ir kolēģi, kas māk izvilkt to savu vienu domu caur daudziem projektiem, un tad viņiem ir daudz gadu šie dati, kam ir liela vērtība. Bet, jā, tas ir atkal cits stāsts, vai vienmēr ir programmas, caur kuru var nest to savu domu, bet tur ir runa par to, kā tu runā. Jā. Mēs ar tevi, Ilzi, iepazināmies Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vasaras skolā pagājušā gadā. Un es redzēju, cik ļoti druģaini tu biji pieķērsies savam datoram, un es paskatījos tevim un domāju, jā, viņai ļoti interesē dati, viņai ļoti ātri zina, kādus jautājumus pajautāt par datiem, ko, kur, kā darīt un tā. Pastāsti, kā tu tiešām pati nonāci līdz tam. Vakar tu man rādi ar tādu plašumu, visu to teritoriju, visu to lauku, tu katru stūrīti pārzini, tu zini, kur žūst sēklas, tu zini, kur būs iespējams pats labākais muzejs, kur parādīt kartupeli. Tu zini visas tā, tu pilnīgi var redzēt, ka tu dzīvo ar sirdi un dvēseli tajā visā, kas tur notiek. Kā tu nonāci līdz šim, pirmkārt, priekuļiem, profesionāli, un tik daudzus gadus, mēs vakar runājam, teicu, man nevajag hobiju, mans darbs ir mans hobijs, tas ir tik brīnišķīgi. Pastāst, kā tu nonāci līdz tam? Savā ziņā tā bija liela nejaušība. Priekuļos es nonācu ģimenes apstākļu dēļ, bet konkrēti institūtā, tā bija nejaušība. Tas bija 2008. gada, 8.9. gada mija, sākas lielā ekonomiskā krīze. Es esmu zaudējusi darbu pēc savas vēlēšanās. Man ir nedaudz garlaicīgi, ir darba sludinājums, es piezvanu, sludinājums ir drusciņi par citu tēmu, tomēr mani uzaicina aprunāties.
Mēs aprunājamies, bet tā kā tobrīd darbiniekus atlaiž, nevis pieņem, tad ir grūti ar to darba vietu, un es vienkārši palūdzu, vai es varu pastrādāt. Vienkārši tāpatās kaut kur. Jūs visus atlaižat, bet es gribu bišķi pastrādāt, ja? Tā bija tas teksta plāns, jā, tā, vienkārši, lai kaut ko, darīt kaut ko tā, jā. Un tad es tā drusciņi brīvprātīgi pastrādāju, bet ļoti drīz sekoja darba līgums, tādā tādā divdomīgā situācijā, kad notika cilvēku atlaišana, tika pieņemts jauns darbinieks. Jauns asinis. Jā, bet es tā ceru, ka institūts izvilka lielo lozi, un tobrīd arī bija cilvēkiem, kas pieņēma šo lēmumu, intuīcija bija nostrādājusi pareizi, jo mūsu darbā vajag cilvēkus, kas ir gatavi veltīt tam savu dzīvi. Tur nevar tā atnākt, dažus gadus pastrādāt un aiziet. Tas ir visas dzīves ceļš ļoti ilgstošs. Bet es neesmu tāda vienīgā. Mums ik pa laikam atnāk tādi forši cilvēki, kas tam visam tā ienāk. Mūsu institūts un vieta ir tas, kur ir vieta jebkuram, kam ir interese. Jebkuram, kam ir interese, ir vieta un ir vieta izaugsmei un dzīvei. Man šajā pirms kādiem 4-5 mēnešiem notika konferences, kartupeļu konferences Cēsīs notika, ja? Un man bija kauns draugiem teikt, kad es braucu uz kartupeļu konferenci. Es domāju, ka viņi domā, ka es esmu traka, un tad es domāju, ka es viņam labāk neteikšu, ka es braucu uz kartupeļu konferenci. Bet es atbraucu un ir brīnišķīgi redzēt ne tikai tos cilvēkus, kas tā kā zinātniski nodarbojas, bet arī tu esi uz Latviju atvedusi cilvēkus, kuri visu savu dzīvi ir veltījuši, lai savāktu, uzglabātu dažādus artefaktus, kas liecina par kartupeļu nozīmīgumu visas pasaules līmenī. Un pastāst, kā tev izdevās šāda veida cilvēku atvest uz Latviju, un ko tu vari par Džefriju pastāstīt? Pirmkārt, es arī gribu pateikt par konferenci, ka milzīgi paldies Cēsu muzeja vadītājai Inārai Bulai, pie kuras mēs atnācām ar ideju par pavisam mazu pasākumu pils virtuvē, kur mēs drusciņi papļāpātu, bet Ināra uzreiz teica, ka nē, šeit būs konference, un es zinu, kurš tur runās, jo man ir vēsturnieks, kas to ir pētījis. Un mums ir ko viņš ir pētījis? Vēsturnieks, kas ir pētījis par kartupeļiem? Kartupeļu selekcionāru dzīves stāstus. Mums ir literatūra zinātniece, kas ir pētījis kartupeļus. Mums ir tas, un tad... Literatūras zinātniece, kas ir pētījis kartupeļus. Tēmu literatūrā, folklorā, kā saka, arī tajā skaitā mākslā. Tu zini, kāda tautas dziesma par kartupeļiem? Es zinu dzejoli par kartupeli. Aiziet. Tautas dziesmās īsti nav. Aiziet dzejoli. Kartupeli, kur ir tavi brāļi. Šitas ir bērndārs repertuārs. Es arī to zināju, labi, ka atgādināju. Jā. Ziedonis arī daudz ir rakstījis. Jā, mēs jau sākam novirzīties nedaudz, bet par un tad šis pasākums auga, bija tā, ka cilvēki paši uzradās, kas bija gatavi runāt no dažādu zinātņu un nozara skatījuma par kartupeļiem, un neviens neteica, nē, visi teica, šitas ir foršs pasākums, un es tur runāšu un piedalīšos. Un šo pasākumu atbrauc mākslinieks no Ņujorkas, Jeffrey Allen Price, kurš sevi dēvē par kartupeļu mākslinieku. Mēs iepazināmies pirms gadiem Pasaules kartupeļu kongresā Peru. Tas nozīmē, tu jau esi bijis vairākos kartupeļu kongresos? Jā, esmu vairākos, bet kartupeļu kongress nav tie vienīgie kartupeļu pasākumi. Un tev neapnīk? Nē. Nāko svētdien atkal jābrauc uz Eiropas kartupeļu pētniecības asociācijas trienālo konferenci. Tas ir pasaules augstākā, zinātniski augstākā līmeņa kartupeļu konference. ar ļoti augsta zinātniskā līmeni.
bijām iepazinušies bet tad tie kontakti netika turpināti, bet man ienāca uz to konferenci prātā tā, ka varbūt uzrunāšu, varbūt, ka viņš mums var attālināti tā kaut ko pastāstīt par mākslu, jo viņš vairāk kā 30 gadus vāc artefaktus par kartupeļiem un mākslu, par dažādu mākslu, ne tikai par zīmēto vai telniecību, bet arī par kino un mūzikā un tā tur, kas ir viss saistīts ar kartupeļiem. Bet es ar viņu sazinājos, un viņš uzreiz uzrakstīja, bet es atbraukšu uz Cēsim. Jā, un tad viņš atbrauc uz Cēsim. Un viņam ir 10 stundas materiāls, ko runāt lekcijās par kartupeļiem mākslā. No tā viņš nolasīja nepilnu stundu mums pasākumā, un pēc tam vienā citā pasākumā vēl 2 stundas runāja, aizraujoši analizējot šos darbus, tajā skaitā arī ļoti slavenus darbus, kur mēs varbūt neiedomājamies par kartupeļu lomu šai darbā. Un jūs ziniet, ir patiesībā 10 un pat 100 filmu, kurā nosaukumā ir kartupelis vai kurā ļoti būtiska epizode saistīta ar kartupeli. Un šeit man vienmēr gribās, man patīk minēt Dvēseļu puteni, to ainu, kura Vanaks un viņa meitene pēc pirmā kara, kad uzsāk kopdzīvi, kas ir pirmais, ko viņi dara kopā, jūs ainu atceraties? Viņi stāda kartupeļus. Un varbūt to neuzvar, bet manuprāt, tas ir ļoti, ļoti simboliski, jo tas ir miers, tā ir pārticība, tā ir, kā saka, kopdzīve, tas ir liels šajā kadrā. Es nezinu, vai režisors tā ir to domājis. Es domāju, ka režisors noteikti viņš noteikti tur redzēja to lielo simbolismu. Pirmais, ko jaunie cilvēki pēc kara kopā dara, mums nav neviena kartupeļus. Mums nav neviena tāda laba kadra, mēs te tagad kartupeļus pastādīsim. Jā, tā kā tas ir. Jā. Bet kāpēc tu dari to? Vai tu caur to, nevis atnākot, uzrakstot zinātnisku rakstu, dabūnot to rakstu iekšā kādā augsta līmeņa žurnālā, bet kas ir tas tavs mērķis ar šīm konferencēm, ar šādiem cilvēkiem, kurus tu atved uz Latviju? Ko tu vēlies parādīt cēsiniekiem, latviešiem, Latvijā, citiem? Kas ir tā tava galvenā doma aiz tā, ko dari? Ārpus laboratorijas. Šis ir tāds ļoti arī daudzšķaitņains stāsts. Nav tāda viens iemesls, bet tāds lielais visam pāri ir tāpēc, ka ir pieprasījums, ir kam interesē redzēt vai zināt, un ir kas stāsta. Vienkārši tev piezvana un saka, kāds no, es nezinu, kā jums sauc vietējo avīzi? Druva. Mēs vēlamies nākamgad, lai būtu konferences par kartupeļiem. Ir cilvēki, kuri tā vienkārši grib konferences par kartupeļiem. Tā vienkārši varbūt, ka ne, jo vienkārši neienāk prātā tāda tēma kā konferences par kartupeļiem. Jā, bet pēc šīs, kas notika martā, es tiešām saņēmu no daudziem cilvēkiem tā kā aicinājumu, vai ko to visu atkārtot. Bet, to redzējis, kā tas būs, bet es komunicēju bez visa tā, bez tiem augsta līmeņa zinātniskiem rakstiem un tiem datiem, ar kuriem man ļoti patīk strādāt, kamēr viņos ir liela nekārtība. Tad, kad viņos ieviešas kārtība, tad tā interesi man drusīgi pazūd parasti, bet ārpus tā man patīk komunicēt kartupeļus, un kartupeļus ļoti viegli komunicēt. Ļoti. Man pilnīgi paraustīja tikko mēli, kas tev somā līdzi? Jā, kartupeļus komunicē, redz arī kolēģi man uzdāvināja no Francijas un Itālijas maisiņu, viņi arī komunicē kartupeļus. Bet stāsts jau nav par maisiņiem, bet par kartupeļiem Ilze. Jā, stāsts ir par kartupeļiem. Kartupeļus ir viegli komunicēt, tāpēc, ka visiem ir ko teikt par kartupeļiem. Visi zina visu kaut ko kartupeļiem, kaut vai, ka tas ir slikti un kļūs resns, ja? Bet visiem ir ko teikt. Bet kā ir īstenībā? Ir ko teikt. Tagad pasak taisnību.
tur būtu jārunā uzturzinātniekam noteikti, bet es atstāstīšu, ko saka uzturzinātniekiem un kādas ir atziņas, lai teiksim, nostiprinātu šo domu. Pirmkārt, Amerikas diabēta pētniecības asociācija ir atzinusi, ka otrā tipa diabēta slimniekiem nevajag izslēgt no uztura kartupeļus, jo tas labums, ko viņi iegūs no kartupeļiem, atsver to mirkli, kad tiks nedaudz pacelt šis cukura līmenis asinīs, jo pozitīvo iegūmu būs daudz vairāk. Kāpēc ir radies šis plaši izplatītais mīts, tāpēc tas ir veidi, kā mēs kartupeļus patērējam. Mēs ļoti reti kartupeļus ēdam tā vienkārši plikus latviski sakot. Ja? Mēs ēdam ar visu kaut ko. Biespienu, sīļķi, biespiens, tas jau vēl mērcīti, okay, balto. Bet sākās mērcīte, jā, vai vēl kaut kas, tas ir ar ko mēs ēdam. Un kartupeļos, starp citu, tauku nav nemaz, bet, jā, protams, ir ogļhidrāti, bet pēdējos, apmēram 10 gados ļoti intensīvi tiek pētīti kartupeļu ogļhidrāti un kartupeļu ciete, un, piemēram, šobrīd arī Austrālijā ir jauna tāds trends un kustība labie ogļhidrāti, ka tie ir īstie labie, tāpēc, ka kartupeļu ciete ir īpaša un pat tā kartupeļu cietas daļa ir tā devētā rezistentā cieta, kas vispār organismā neuzsūcās, bet kas darbojās kā šķiedrviela un kas arī ir ļoti labs prebiotiķis. Tie ir jaunākie šie atklājumi. Jā. Šis ir par šo tēmu, par tām sliktajām lietām, tā dēvētajām. Bet tas viss labais, kas tur ir, ja? Šeit ir rakstīts multivitamīni ar minerālu vielām un neaizstāmām aminoskābēm. Kartupeļi satur visus vitamīnus, izņemot D grupas vitamīnu, dažus pat ļoti daudz. Starp citu, arvien vēl Amerikā un Eiropā gandrīz pusi no C vitamīna iedzīvotāji savā uzturā uzņem caur kartupeļiem. Arvien. Tas tā ir, jo tas ir nozīmīgs C vitamīna avots. Sākās nianses ar pagatavošanas veidiem un tā, bet tas jau ir cits stāsts. Kartupeļi satur ļoti daudz dažādu minerālu vielu, kalciju, dzelzi, magnīju, fosforu, kāliju, nātriju, cinku, varu, mangānu, bet īpaši ir uzsverams kālijs, kā ir īpaši daudz un kas ir nozīmīgs tieši sirds veselības saglabāšanā. Un vēl kartupeļus nekad neuztveram par proteīna augu, jo šis proteīna saturs procentos kartupeļos ir neliels, bet šie 2% proteīna ir ļoti augstas kvalitātes. Ja par mērvienību 100 pieņem olas baltumu proteīnu, tad kartupeļu proteīna kvalitāte tiek vērtēta apmēram 96 līdz 99, augstāka nekā, piemēram, sojas proteīna kvalitāte. Mēs nerunājam par daudzumu, mēs runājam par kvalitāti. Un kvalitāte tā ir sagramojamība, tas ir cik labi uzsūcās organismā, un arī kādas neaizstāmās aminoskābes. Tas saturs kartupeļu proteīns satur visas neaizstāmās aminoskābes, kas augu valsts proteīnu vidū ir ļoti patiesībā nav tik bieži. Pasaki man lūdzu vēl vienkāršiem vārdiem, ko tu man tagad saki? Es tev saku, ka šis ir super, tas ir super ēdiens. Bet tad pastāst man kādu recepti, kā es pagatavošu to super ēdienu. Kā vislabāk, kā vispareizāk, lai vismazāk zaudētu kaut kādas labās vērtības no šī. Krāsnī un ar miziņu. Arī ugunskurā ar miziņu, pelnos ar miziņu, jā, kur ir... Bez mērcītes tātad. Mērcīte, Aizsāp, Ilze, aizsāp. Gaileņa mērcīti. Gribētu? Kartupeļs ar gaileņa mērcīti. Jā. Labi. Tu viņus tur burkā, ka viņiem nav tur, man skumji, man žēl. Nē, viņi ir dzīvi, tas ir tāds rekvizīts, jā, tas ir tāds rekvizīts skaists un burkā, protams, mēs kartupeļus neviens neglabājam un kartupeļi elpo un dzīvo un viņiem vajag gaisu, skābekli un tā, ne. Šādi nē. Jā. Labi. Ilz, man nedaudz tevi jāpagrillē, tā kā kartupeli krāsnī, un es tev jautāšu tādu jautājumu.
Iedomājies, Evika Siliņa saka, es eju prom no darba. Tu zini, kas ir Evika Siliņa, ja? Nu jā, nu jā. Un es saku, jā, Ilze Dimanta par premjeri. Ko tu gribētu izdarīt savā zinātnes nozarē, ja tu būtu premjerministra? Tieši savā zinātnes nozarē, tas ir Nē, runāt tu nevari izdarīt manā. plašāk, Izdari savā. jā, runājot, teiksim, par lauksaimniecības zinātni, es noteiktu ar MK noteikumiem, Kas ir MK? ministru kabineta noteikumiem, ka uzsaukumos, ka ar lauksaimniecību saistītiem projektiem ir obligāti jāparedz garāks šis termiņš. Kā to izdarīt tehniski, es nezinu, Tā kā vienādi sakot, ja ir gads noteikts, tad tu gribētu, lai būtu, cik gadu tu gribētu? Lai projekti būtu vismaz 4 gadus ilgi. Jā. Jo, Labi, jo viena tādā lieta. veidā tikai var iegūt šos pamatotos rezultātus. Jā. Labi. Otra lieta. Jā. Jā, Nu, labi, runā tad par trešo. reālām lietām vai Bet, par protams, vēlo? par reālām. Nu, jā. Zini kā, man no rīta izstāstīja viena anekdota. Linards, starp citu, pie brokastu galda. Esot ārzemniekiem tāda anekdota. 2 latvieši skatoties uz mākoni, viens redz mākoni, un otrs redz kartupeli. Tā ir par reālām lietām, protams, par reālām. Starp citu, viena no pasaulē dārgākajām pārdotajām fotogrāfijām, tā konkrēti maksāja 1 miljonu, ir netīra kartupeļa fotogrāfija. Bet tur tajā fotogrāfijā var redzēt, ko tur cilvēki redz, nevis tur redz kosmosu, vienkārši, tur redz kosmosu, tur redz planētu. Vai zemeslodi no zemeslodu no kosmosa, visu tas stāsts, jā, un šī fotogrāfija ir pārdota par $1,000,000 savā laikā. Evika Siliņa noteikti gribētu $1,000,000 mūsu šajā te Latvijas budžetā, bet ko tu gribētu kā premjerministru vēl izdarīt savai nozarei, vai arī vienalga priekuļiem, cēsību, vai vispār kādā citā nozarē, citā tēmā? Es zinu, tu gribētu tos $1,000,000 pārskaitīt Latvijas jauno zinātnieku apvienībā. Es sapratu to no tavas skatiena, bet kaut ko tajā politikā. Jā, no tādiem reāliem darbiem, jā, ko es aicinu, tā ļoti nopietni apsvērt. Tā nopietni apsvērt to, ka vajadzētu Latvijas zinātniekiem finansēt iespēju publicēties open access, brīvpieejas šos žurnālos un šīs publikācijas, jo tas Bet ir nav pasaulē pieredzi jau, ja? Tieši tā, tas nav kosmos, ko es runāju, ir valstiski, kam tas ir valstiski pieņemts, kā tiek atbalstītas šīs publikācijas. Kāpēc es runāju par atbalstīšanu? Jo publicēšanās, lai publicētos brīvpieejas zinātniskajos žurnālos, ļoti bieži ir ļoti liels publicēšanās maksas. Cik liels? Kas ir liels? 2 eiro? Mums te gribēja noziedot 2 eiro. Tagad cik ir liela? Es teiktu tā, ka vidēji tas noteikti ir ap 2,5 eiro un vairāk, jā, lai nopublicētu vienu šo. Šis ir tas reālais, ko Evika Siliņa varētu noteikti savā laikā. Nevis Evika Siliņa, bet Ilze Dimanta, ja viņa būtu premjerministrs. Bet man ir ļoti labas ziņas tev, Ilze. Šī intervija tiek ierakstīta, un mēs noteikti nosūtīsim viņu uz premjerministra biroju, lai viņi var noskatīties. Labi, vai ir vēl kas, ko es tev nepajautāju, bet tu noteikti vēlētos pateikt par savu darba nozari? Es domāju lēni, un tagad izdomāju vēl vienu lietu un aizmirsu. Jā. Es saku, domājiet lēni, viss jums atnāks. Jā. Tu samulsi? Jā, varbūt vai nāk doma? Nāk doma. Gaidam. Noteikti darītu tā, ka mums zinātne Latvijā tiek starptautiski izvērtēta, un nākošajā gadā ir starptautiskā vērtēšana, bet tas, ka tiek 2 kritēriji tiek vērtēti gan šis
akadēmiskais, jeb zinātniskā izcilība un sadarbība ar praksi, ar ražotājiem un tā tālāk, teiksim, šī pielietojamā zinātne, šī fundamentālā un pielietojamā, bet institūcijas ir dažādas, un tāpēc nākas, teiksim, kā mūsu institūtam, ja mums mana vīzija ir tā, ka mēs pamatā strādātu ar pielietojamo zinātni, bet universitātes būtu tas, kas radītu fundamentālo, bet mums visiem nākas darīt vienu un otru, tāpēc, ka mums vērtē abas šīs puses. Mēs nevaram būt tikai fundamentāli vai tikai lietišķi. Un šo noteikti es vēlētos, lai tas tiktu kaut kādā veidā mainīts. Protams, neliedzot darīt otru lietu, bet tomēr skatoties, ja esi vairāk uz lietišķo, tad tevi vērtē pēc citiem kritērijiem. Ja tu esi fundamentālā, zinātniskā iestāde, tevi pēc drusciņ dalīt šos vērtēšanas kritērijus, jo ir ļoti grūti, mums ir jāsniedz praksē ļoti daudz, un tai pašā laikā ir jāraksta šīs augsti citējamo žurnālu publikācijas, lai būtu šī fundamentālā daļa un visu, to. Es jūtu, ka tu nedaudz uzvelcies par šo visu runājot, un tas nebūtu labs mirklis noslēgt mūsu interviju šādā veidā, jo es redzu asinsspiediens uzkāpis jau tūlītās, kur ir tie, kuri mainīs šo visu politiku, un tāpēc es lūkšu Elizabetei. Elizabete, tu kaut kur esi te? Jā. Mēs dzirdējām, ka tev garšo kapučīno. Tāpēc mēs tev dāvinam krūzi ar tavu mīļāko dzērienu, kapučīno. Vau, paldies. Narvisens parūpējies. Krūzi nav jādod. Nē, krūzi nav jādod. Ne. Jāizdzer, jādod. Nākošajam. Jā, dzersim pāpli. Un tas, ko es bieži vien esmu domājis pie sevis, mēli mans ienaidnieks. Bet es saku, šodien uz pasaules mazākās skatuves bija Latvijas kartupeļu karaliene Ilze Dimantē. Paldies par stāstījumu, brīnišķīgi. Turpinam mēst kartupeļus pareizi, tā kā Ilze izstāstīja. Un es domāju, ka mēs visi esam arī, kā lai saka, pēc šīs intervijas spiesti paskatīties kalendārā, atzīmēt nākamo kartupeļu konferenci, kas būs varbūt cēsīs kaut kādā atkal, un atbraukt uz Priekuļiem un paskatīties, kā tu strādā. Ja? Paldies tev, Ilze, brīnišķīgi, lai tev veicās viss. Paldies, Rasa. Jā, burti uzmanīgi. Nu ko, neliela pauzīt, un tad mēs turpināsim. Ja?